turpināsim lasīt no 1. nodaļas, no 6. līdz 8. pantam. Nāca cilvēks, Dievs sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par šo gaismu, lai visi caur viņu nāktu pie ticības. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, paldies, ka tu sūti dažādas vēstnešus savā priekšā, kas liecina par tevi. Mēs pateicamies par cilvēkiem, kas ir bijuši mūsu dzīvēs, kas par tevi ir stāstījuši, liecinājuši un aicinājuši. Paldies, ka tu esi mums dāvājis evaņģēliju, kas mūs māca un rāda mums patiesības ceļu. Paldies par Svēto garu, kas skaidri norāda, kāds ir glābšanas ceļš, kāds tu esi, Kungs Kristu. Mēs lūdzamies, māc mūs arī šajā rītā. Āmen. Katram no mums dzīvē ir kādi cilvēki, kuri ir bijuši mums nozīmīgi, kas ir ietekmējuši mūsu dzīvi, gan pozitīvā nozīmē, gan arī negatīvā. Ir cilvēki, kurus mēs personiski nepazīstam, bet viņu domas un darbība kaut kādā veidā uz mums atstāja iespaidu. Varbūt tie ir bijuši kādi filozofi un viņu domas, varbūt tie ir bijuši kādi zinātnieki, rakstnieki. Noteikti, ka mūziķiem ir liela ietekme uz cilvēkiem, arī politiķu atziņas. Kaut arī mēs tā norobežojamies no politikas, tad tomēr politiķiem ir diezgan liela teikšana. To labi zina un var pateikt cilvēki, kuri auguši padomju laikā, ka padomju laika cilvēka ikdienu lielā mērā ietekmēja komunistisko vadoņu idejas, gan sadzīvē, gan darbā, gan arī mājās. Vēl mūsu politiķi ļoti ietekmēja tajā laikā, kad bija Tautas fronte. Varam atcerēties tie, kas bija tajā laikā, kā radio klausījās, kā gaidīja katru ziņu no Tautas frontes, kādas viņas būs, un cilvēki visam tam dzīvoja līdzi. Tātad dažādi cilvēki mūsu dzīvēs nesuši dažādas domas un idejas, kas mūs ir ietekmējušas. Lasot svētos rakstus, lasot Bībeli, Dievs mums parāda arī dažādus cilvēkus, dažādas domas un idejas, ir bijušas un droši vien ir kādas personības no Bībeles, kas mūs diezgan ietekmējuši, no kā mēs varam mācīties. Piemēram, Jāzeps, kā viņš izturējās pret saviem pāridarītājiem. Mēs tikai varam mācīties un mācīties no viņa. Mēs varam mācīties no ķēniņa Dāvida, kā stāvēt ticībā, kā būt drosmīgam. Tas aizrauj. Daniels, viņš bija Dievam uzticīgs līdz nāvei. No katra Dieva pravieša mēs kaut ko varam ņemt savai dzīvei. Ja man būtu jāizceļ tikai viens cilvēks no svētajiem rakstiem, kurš visvairāk ir ietekmējis un iespaidojis manas domas, ja mēs runājam par cilvēkiem, tad tas noteikti būtu apostols Pāvils. Viņa ticība, viņa pārliecība, viņa dzīvesveids ir iedvesmojoši. Viens citāts tikai no tā, ko viņš ir teicis vēstulē Filipiešiem, 1. nodaļa, 20. pants. Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai ar dzīvību, vai ar nāvi, jo dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Tie nav tikai kādi vārdi, tās nav tikai kādas idejas, tas ir izdzīvots evaņģēlijs. Mēs par apostolu Pāvilu zinām diezgan daudz, kā viņš ir dzīvojis, cīnījies, stāvējis līdz galam. Mūsu šodienas teksts runā par Jāni Kristītāju. 6. pantā mēs lasām: nāca cilvēks, Dievs sūtīts vārdā Jānis. Iepriekšējie 5 panti runāja par trīsvienības otro personu, Jēzu Kristu. Un uzreiz pirmais cilvēks, kas Jāņa evaņģēlijā tiek minēts, ir Jānis Kristītājs. Jānim Kristītājam ir īpaša vieta glābšanas vēsturē. Jānis Kristītājs nodzīvojis samērā īsu dzīvi, ap 30 gadiem. Viņa publiskā kalpošana bija samērā īsa, tikai daži gadi. Viņš nav uzrakstījis nevienu Bībeles grāmatu, viņš ir pēdējais no vecās derības praviešiem, un tomēr viņš ir ļoti nozīmīgs. Viņš ir lielākais no vecās derības cilvēkiem, tā saka mūsu glābējs. Mateja evaņģēlijas 11.11. Kristus saka: patiesi es jums saku, no sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu.
no sievām dzimušie nav neviens lielāks par Jāni. Citiem vārdiem, Jānis ir lielākais, kas ir dzimis no sievām. Kas Jāni padara tādu īpašu, ka viņš pirmais tiek minēts Jāņa evaņģēlijā? Vai tā ir kāda nejaušība? Noteikti nav. Kas viņu darīja īpašu, ja mūsu kungs saka, ka viņš ir lielākais no sievām dzimušais? Īpašs cilvēks. Ja kāds Bībelē ir īpašs Dievam, tam ir jābūt īpašam arī mums. Mums vajadzētu pielikt pūles, lai saprastu, kas ir tas īpašais Jānī Kristītājā. Mums vajadzētu no viņam mācīties, no tā, ko viņš ir sludinājis, kā viņš ir dzīvojis. Kaut mēs no tā kaut ko varētu paņemt savām dzīvēm. Īpašas ir vairākas lietas, kas Jāni Kristītāju padara īpašu. Un pirmkārt ir tas, ka vecās derības pravieši ir pravietojuši par viņa dzimšanu. Jesaja dzīvoja apmēram 700 gadus pirms Jāņa Kristītāja. 700 gadi. Kurš var pateikt, kas notiks 700 gadus uz priekšu? Neviens. Mēs nevaram pateikt, kas notiks rītdien, bet 700 gadus uz priekšu zina tikai Dievs. Un Dievs atklāja, kāds vīrs nāks pēc 700 gadiem. Jesaja 40. nodaļa, 3. pants. Klau, kaut kur atskanēja sauciens, ierīkojiet tuksnesī tam kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam. Atskanēja sauciens. No kurienes atskanēja sauciens? Kas sauca? Eņģelis, Dievs, cilvēki, ja no cilvēkiem kurš cilvēks? Un mēs zinām, ka Jesaja sludina par Jāni Kristītāju. Klau, atskanēs sauciens un būs viens konkrēts cilvēks, īpašs cilvēks, kas sludinās Dievu vārdu. Tas bija 700 gadus pirms Jāņa Kristītāja. Pēc vairākiem 100 gadu nāk pravietis Malahija. Malahija dzīvoja 400 gadus pirms Kristus, pirms Jāņa Kristītāja. Un Malahija pravieto par Jāņa Kristītāju sekojošu. Malahija 3.1. Redzi, es sūtīšu savu sūtni, kam būs sataisīt manu ceļu manā priekšā. Un tad drīz ieradīsies savā namā tas kungs, kuru jūs skārojat. Raugi, viņš jau nāk, saka tas kungs Sebaots. 400 gadu pirms viņa dzimšanas atkal ir pravietojums, nāks īpašs Dieva sūtnis, nāks īpašs kunga sūtnis. Dievs zina laikus un notikumus, kam kas jārisinās, kādā vietā un kādā laikā. Dievs nekad nekavē. Un Dievs neko neaizmirst. To, kas sludināts 700 gadus vai 400 gadus iepriekš, pienāk laiks, un Dievs sūta eņģeli Gabrielu pie Jāņa Kristītāja tēva Caharijas. Jāņa tēvs Caharija, kā mēs zinām, bija priesteris. Viņš kalpoja Jeruzalemē, un tieši darba laikā Gabriels atnāk pie Caharijas, un viņi sāk sarunu. Lūkas evaņģēlijas 1. nodaļa, 8. pants, no 8. panta. Bet notika, ka Caharija pēc savas kārtas izpildīja priestera pienākums Dievu priekšā, un pēc priestera parašas viņam pienācās ieiet tā kunga namā un kvēpināt, bet viss ļaužu pulks ārā lūdzu Dievu kvēpināmā stundā. Tātad Caharija bija templī, viņš kalpoja, viņš bija viens pats šajā templī. 11. pants saka tā, tad viņam tā kunga eņģelis parādījās, stāvēdams kvēpināmā altāra labajā pusē. Caharija to redzēdams izbijās un bailes to pārņēma. Caharija kalpo, lūdz Dievu, viņš zina, ka viņš ir vienīgais, nav neviena cita šajā telpā. Un pēkšņi viņš kādu ierauga. Vai mēs paši nepārbītos, ja mēs zinātu, ka mēs mājās esam vieni paši, darām savus mājas darbus un pienākumus, un pēkšņi kādu mēs ieraugam, pēkšņi kāds ar mums sāk runāt. Es domāju, pat cilvēku redzot, mēs izbītos. Caharija zina, ka viņš ir viens pats, tur neviens nedrīkst ienākt, tur neviens nevar būt. Un pēkšņi tur ir eņģelis un ar viņu sāk runāt. Tā nav kāda sadzīviska runa. Tas nav par politisko situāciju, tā nav runa par darbu, par naudu, par putru. Runa ir par Dievu vārdu. Bet eņģelis uz viņu sacīja, mēs lasām tālāk no 13. pantā, bet eņģelis uz viņu sacīja, nebīsties, Caharija, jo tava lūkšana ir uzklausīta.
Tava lūkšana. Esmu atnācis pateikt, ka tava lūkšana ir atbildēta. Tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņu vārdu sauksi Jānis. Un tev būs prieks un līgsmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu, jo viņš būs liels tā kungu priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un svēts gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. Un daudzus Izraēla bērnus viņš atgriezīs pie tā kunga viņu dieva, un viņš ies viņa priekšā Elijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un nepaklausīgos taisnodomām, sagatavotams tam kungam padevīgus ļaudis. Zaharija, tava lūkšana ir uzklausīta. Tu priecāsies, vēl ļaudis priecāsies, un kas notiks? Viņam būs īpašs uzdevums un īpaša kalpošana. Neparastais pie Jāņa Kristītāja ir tas, ka par viņu tiek pravietots 700 gadus pirms viņa piedzimšanas. Eņģelis nāk un paziņo viņa tēvam, ka viņa lūkšana ir uzklausīta, un mēs zinām arī to, ka Zaharija un viņa sieva Elizabete jau bija krietni gados. Zaharija zināja, ka viņš ir vecs, viņa sieva ir veca, un reāli par to domājot, eņģelis nāk un pasaka, ka man būs dēls. Vai nu eņģelis ir kļūdījies, vai nu viņš ir krietni nokavējies. 18. pantā mēs lasām, Zaharija sacīja eņģelim, kā es to zināšu, jo es pats esmu vecs un mana sieva arī jau ir labi gados. Zaharija saka, par vēlu, vajadzēja šo jautājumu atbildēt mazliet ātrāk. Kur bija problēmas Dievam atbildēt ātrāk uz mūsu lūkšanām, uz mūsu ilgām? Tad, kad mēs esam novecojuši, tad mūsu lūkšanas ir piepildītas. Kāpēc Dievs tā dara? Kāpēc Dievs gaidīja līdz Zaharijas un Elizabetes vecumam? Kāpēc Dievs gaidīja? Kāpēc Dievs nevarēja iepriekš dot atbildi? Lai Dievs arī mūs ieliek tādos apstākļos, kad mēs redzam, ka mūsu spēks ir vājš, ka mēs neko nevaram, lai mēs nelielītos, ka mēs to izdarījām, mēs to paveicām, mums tas sanāca. Mēs bijām jauni un spēcīgi un spēka un enerģijas pilni, un mūsu pilns ar bērniem piedzima. Nekas no tā nenotika. Veci, jau visas cerības ir atmestas, varbūt tā lūkšana pat ir aizmirsta. Lai nebūtu mums ar ko lielīties. Dievs noliek mūs tādos apstākļos. Arī Zaharija ar Elizabeti tika nolikta šajos apstākļos, lai nav ar ko lielīties. Ja kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Tālāk mēs lasām evaņģēlijā 24. pants, un pēc šīm dienām Elizabete, viņa sieva, tapa grūta un nerādījās ļaudīs 5 mēnešus sacīdama. To tas kungs man ir darījis. Viņš šīs dienas izraudzījis, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā. Ja sievietē nebija bērnu, tas tika uzskatīts par kaunu un Dieva sodu. Un Elizabete to visu ļoti sevī pārdzīvoja. Un tad pienāk brīdis, kad viņi saprot, piepildās tas, ko viņi bija lūguši, piepildās tas, ko eņģelis ir sacījis. Dievs atņem mūsu negodu. Jāņa Kristītāja bērnība. Par to mums nekas daudz nav zināms. Mēs neko nezinām arī par viņu jaunību. No jauna mēs viņu ieraugam tad, kad viņam ir apmēram 30 gadi. Un īpaša kalpošanas vieta viņam ir. Īpaša kalpošanas vieta. Mateja evaņģēlijā 3.1 mēs lasām. Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tūkstnesī. Būtu cilvēcīgāk saprast šo vēsti, ja Jānis Kristītājs nāca uz Jeruzalemi, nāca pie rakstu mācītājiem, pie saduķejiem, nāca pie tautas vadoņiem un viņiem sludināja evaņģēliju. Nē, viņš aiziet prom no cilvēkiem. Viņš aiziet tādā vietā, kas nav piemērota dzīvošanai. Viņš aiziet uz vietu, kas nav piemērota kalpošanai. Viņš aiziet uz vietu, kur nav cilvēku. Tuksnesī. Kurš dzīvo tuksnesī? Kurš pavada brīvo laiku tuksnesī? Nē. Viņš kalpo tuksnesī. Tuksnes nav nepiemērots ne dzīvošanai, ne kalpošanai. Un tas ir tāds cilvēcisks spriedums. Un cilvēki meklē, kur man būtu ērtāk un izdevīgāk kalpot. Kur? Kas man būtu tāds, kas būtu jauki gan kalpot, gan būt kur cilvēki.
Dievs sūta Jānu uz tuksnesi. Pilnīgi nepiemērotu vietu cilvēku skatījumā. Un tieši tuksnesī Dievs runā uz savu tautu. Dievs aicina savus ļaudis. Jāna Kristītāja viņa laika biedri pazina no kalpošanas vietas, ka tā bija neparasta vieta, kur viņš kalpoja. Viņu pazina arī no tā, ka viņam bija neparasts apģērbs un neparasts ēdiens. Proti, apģērbs nebija mūsdienīgs, ne tikai no mūsdienu skatījuma. Tas apģērbs nebija mūsdienīgs arī no tā laika cilvēku skatījuma. Mateja evaņģēlijas 3:4. Bet Jānis valkāja kamieļa spalvas drēbes un ādas jostu ap gurniem. Viņa barī bija siseņu un kameņu medus. Viņš valkāja kamieļa spalvas drēbes. Ļoti neparasts apģērbs. Modernais cilvēks ievērot arī to, ka viņa ēdienkarte bija nesabalansēta. Kā var būt tāds ēdiens? Siseņi un medus. Laikam viņam bija veselības problēmas vai vēl kaut kas tāds. Šodien mēs domājam vairāk no tā, kā mēs izskatāmies un ko mēs ēdam. Lai mūsu ēdiens ir sabalansēts, lai mēs labi izskatāmies, lai mēs neizskatāmies vismaz sliktāk par pārējiem. Šodienas cilvēkam ēdiens un apģērbs ir kļuvis par reliģiju. Cilvēki daudz laika un pūļu velta, lai es labi izskatos. Jānis tā domāja par sevi. Mēs esam aizmirsuši, kas dod mums dzīvību. Kungs Kristus saka Mateja evaņģēlijas 4:4. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes viena, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. No vārdā ir dzīvība, un no vārda mēs dzīvojam. Mums var būt vislabākais sabalansētais uzturs, bet nav dzīvības. Nav. Dzīvība nāk no Dieva vārda. Lūk, kur dzīvība. Evaņģēlijā. Un Jānis no tā dzīvoja. Cilvēki šausminājās, redzot viņa ēdienkarti. Šodien cilvēki lasa un domā, briesmīgi. Īpaši cilvēks, Dieva cilvēks un tāda ēdienkarte. Tāds viņam apģērbs. Varbūt mēs viņam blakus nesēdētu. Domāt, bišķiņ velk uz bomžu izskatu. Kāda viņam ēdienkarte? Briesmas. Vēl par to, no kā dzīvojam. Vēl mūsu glābējs saka Jāņa evaņģēlijā 4:31 līdz 33. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami, Rabi, ēda. Bet viņš tiem atbildēja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja citam, vai kāds viņam atnes, ko ēst? Jēzus saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Mans ēdiens ir darīt Dieva gribu. Tieši tas, ko Jānis darīja. Mans ēdiens ir Dieva vārds, mans ēdiens ir darīt Dieva gribu. Lūk, kā garšo īstā kristietība. Kā izskatās īstā kristietība, kurā ir dzīvība. Dievs dod dzīvību. Dievs dod spēku. Dzīvoju no tā, ka daru Dieva gribu. Dzīvoju no tā, ko Dievs ir sacījis. Un atgriežoties pie Jāņa Kristītāja. Neparasts cilvēks, neparasta piedzimšana, neparasta kalpošanas vieta, neparasts apģērbs, neparasta ēdienkarte. Kas viņā vēl ir neparasts? Kas darīja viņu neparastu? Šodien 6. pants mums to vēlreiz saka. Nāca cilvēks, Dievs sūtīts, vārdā Jānis. Vēsturē varam atrast daudzus gadījumus, kad cilvēki ir nākuši un apgalvojuši, viņus ir sūtījis Dievs. Viņi ir Dieva sūtīti. Vai vienmēr tā ir bijis? Ir manipulēts ar sabiedrību, ka kādi sludinātāji ir apgalvojuši, ka Dievs mani ir sūtījis tev pateikt to un to. Tādi cilvēki ir bijuši pagātnē, tādi cilvēki ir šodien, un tādi cilvēki arī būs nākotnē. Kā var zināt, ka cilvēku ir sūtījis Dievs? Ar Jānu Kristītāju ir ļoti vienkārši. Bībele to saka. Un ja Bībelē tā ir rakstīts, tad mums ar to pietiek. Grūtāk šo jautājumu atrisināt, ja cilvēka vārds nav minēts Bībelē. Atnāk kāds mūsu kaimiņš, kāds paziņa vai vēl kāds, viņš saka, Dievs man ir sūtījis. Viņu vārdu es nevaru atrast Bībelē, kā lai var zināt, ka viņu ir sūtījis Dievs.
Kā Jāņa laika biedri varēja zināt, ka Jāni ir sūtījis Dievs? Iedomājieties, ka mēs šodien esam Jāņa Kristītāja laika biedri. Viņu Dievs ir sūtījis. Tiešām. Kā lai mēs zinām, ka viņu Dievs sūtījis? Ja mēs neko nezinām no Bībeles par to, ka par viņu ir pravietots, kā eņģelis to ir sacījis, citi cilvēki arī dīvaini ģērbjās. Tas nav rādītājs. Citiem arī ir neparasta ēdienkarte, un tas nav rādītājs. Kas ir rādītājs, kad cilvēku ir sūtījis Dievs? Varbūt mums prātā ienāk Jeremijas vārdi, 28.15. Tad pravietis Jeremijs sacīja pravietim Hananjam: Klausies, Hananja, tas kungs tevi taču nav sūtījis, bet tu esi maldinājis šo tautu, lai tā paļautos uz meliem. Iedomājieties, Hananja sludina un saka, Dievs man sacīja to un to. Jūs par to varat lasīt vecajā derībā. Un cilvēki tam notic, un ķēniņš tam notic. Bet Jeremija klausās un saprot, nē, Hananja, Dievs tevi nav sūtījis. Kā Jeremija to varēja apgalvot? Un turpinam domāt par Jānu Kristītāju, kā mēs varam zināt, ka viņu sūtījis ir Dievs. Un atkal mums ir jāskatās, kas notiek. Tā pirmā lieta, kas notiek, tautai ir garīgs pacēlums. Mateja evaņģēlijas 3.5 mēs lasām. Tad pie viņa izgāja, tas ir pie Jāņa Kristītāja, Jeruzaleme un visa Jūdeja un viss Jordānas apgabals. Un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Bet redzēdams daudz farizēju un saduķēju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: Jūs oģu dzimums, kas jums mācīja beigt no nākamās dusmības? Ļoti interesants teksts. Pie viņa izgāja Jeruzalem un Jūdeja un Jordānas apgabals. Tā nebija kāda evaņģelizācijas kampaņa, 1 nedēļa vai 2 nedēļas. Tas bija krietni ilgāk. Cilvēki nāca no visas apkārtnes, nāca tautas vadoņi, nāca vienkārši cilvēki un nāca arī sabiedrības izstumtie. Kas bija šie sabiedrības izstumtie un nicinātie, par to mums pasaka mūsu kungs. Mateja evaņģēlijas 21. nodaļa, 32. pants. Jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļa, un jūs viņam neticējāt, bet muitnieki un netiklis viņam ticēja. Bet arī tad, to redzēdami, jūs neatgriezāties un viņam neticējāt. Muitnieki un netiklis, gan izstumtie, gan tautas vadoņi nāca, un tas bija īpaši pacilājošs brīdis tautām. Vērojot šodienas garīgās aktivitātes, svarīgi zināt, vai tas ir no Dieva vai nav. Ir dažādas kampaņas, ir īpaši kristīgajā radio, un ne tikai radio skan, tur brauc īpaši Dieva cilvēks, būs tāda un tādas aktivitātes, un tiek sapulcināts varbūt stadions, un varbūt tiek sapulcināts lielas zāles, pilns ar cilvēkiem. Daudz cilvēku nav rādītājs. Nav rādītājs, ka nāca Jordāne un aiz Jordāna un nāca no Jūdejas un Jeruzalemes. Viens futbola mačs sapulcina vairāk nekā evaņģelizācijas kampaņas. Liels cilvēku skaits vēl nav rādītājs. Bet kas tad ir rādītājs? Jānis Kristītājs nedarīja brīnums. Nav rakstīts, ka viņš būtu veicis kādu brīnumu. Viņš neveica šovus, viņš nestāstīja anekdotas. Tas, kas ir redzams pie šodienas lielās reliģiskās sanāksmēs, kur tūkstoši tiek sapulcināti, izklaides, šovi, manipulācijas un psihiskas nelīdzsvarotības. Un šīs psihiskās nelīdzsvarotības tiek teiktas, ka tas ir svētā gara darbs. Tie ir meli, velna. Ja tas ir Dieva darbs, kam ir jānotiek? Tas noteikti nelīdzināsies psihiatriskās slimnīcas stāvoklim, kad cilvēki ilg prātā, bet notiks tas, ko mēs lasām evaņģēlijā. Mateja 3, 5 un 6. Tad pie viņa izgāja Jeruzaleme un visa Jūdeja un visa Jordānas apgabals. Un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus.
Lūk, kur ir rādītais, ka tas ir Dieva darbs, ka tas ir Dieva cilvēks. Sapulces sanāksme vēl nav rādītais, bet kas notiek šajā sapulcē? Vai tur ir patiesa grēku nožēla? Dziļa grēku nožēla. Tikai tas parāda, ka tā ir garīga atmoda. Tikai tas ir Dieva radīts garīgs pacēlums. Tātad pie Jāņa Kristītāja mēs to redzam, ka viņš ir Dieva sūtīts. Viņš runā un cilvēki nožēlo grēkus. Kā mēs varam vēl zināt, ka Jānis Kristītājs ir Dieva sūtīts? Grēka nožēla viņu sanāksmēs. Otra lieta ir tas, ka Jānis Kristītājs turpina vecās derības praviešu sludināto vēsti. Viņš nesludina kaut ko jaunu. To, kas nav bijis līdz šim. Es jums pastāstīšu kādas neparastas lietas, kaut kādus skatus no debesu Jeruzalemes. Nē, viņš sludina to, kas jau sludināts ir līdz šim. Un ja mums būtu jādomā, kas kā sarkans pavadiens vijās viss cauri vecajai derībai, kāda tēma ir tā? Uz ko pravieši ir sludinājuši un aicinājuši vecajā derībā. Un Jānis to paņem un turpina sludināt to tālāk. Mateja evaņģēlijas 3:2 mēs lasām, ko Jānis sludināja, kas viņi bija viņu sprediķu pamatā. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūlīt klāt pienākusi. Atgriezieties no grēkiem. Un Jānis to sludina visiem cilvēkiem. Jānis nešķiro cilvēkus. Vieniem es pateikšu, tu tiešām atgriezies, bet citiem viņi jau būs pietiekoši atgriezušies. Vai tik augstus amatus ieņem, ka es viņiem to nevaru teikt. Jānis nešķiro cilvēkus un visus aicina. Un ļoti interesanti ir Jāņa reakcija. Vēlreiz Mateja 3:7 mēs lasām, bet redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja, jūs oģu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Šie cilvēki nāca, viņi teica, jā, mēs nožēlojam. Tad Jānis saka, parādiet to, ka jūs esat nožēlojuši savu veco dzīvi, veco dabu esat atmetuši. Parādiet ar savu dzīvi, ka jūs esat bijuši pie patiesas grēku nožēlas. Un ka šī grēku nožēla jūsu dzīvi ir izmainījusi. Esmu dzirdējis, ka Jāņa sludināšana tiek saukta arī par cirvja sludināšanu. Un tam ir arī kāds pamats. Mateja 3:10 mēs lasām, ko Jānis sludina. Bet cirvis kokiem pie saknes pielikts. Un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tā redzam, ka Jānis Kristītājs sludina, ko viņš sludina, un vai vecajā derībā mēs redzam šādu veidu sludināšanu. Vai Jānis tiešām sludina to, kas ir sludināts vecajā derībā. Par to jūs varat lasīt personīgi, bet tikai trīs īsi piemēri. Šādu piemēru bija daudz, es nezināju, kurus izvēlēties, un tad es paliku pie šiem. Jeremija. Ko sludina Jeremija 3:14? Atgriezieties jūs, atkritēji bērni, tā saka tas kungs, jo jūs esat mans īpašums, un es jūs atvedīšu Ciānā. Vienu no katras pilsētas un divi no katras cilts. Atgriezieties jūs, atkritēji bērni, atgriezieties. Ecehēls sludina. Saki tiem, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, man nav prieka par bezdievu nāvi, bet gan par to, ka bezdievs atgriež no savu ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, atgriezieties no saviem ļaunajiem ceļiem, kāpēc tu gribi mirt, Izraēla nāms. Vēlreiz, atgriežaties. Un Malahija 3:7. Jau kopš savu tēvu laikiem jūs ar vienu esat novērsušies no maniem baušļiem un neesat tos ievērojuši. Tad, atgriezieties pie manis. Un arī es gribu atgriezties pie jums, saka tas kungs Sebots. Tad jūs atkal sakāt, kā tad, lai mēs atgriežamies? Atgriezieties. Vecās derības pravieši ir sludinājuši, atgriežaties. Visām paudzēm, visos laikos un vietās ir viens aicinājums no Dieva. Atgriežaties. Ko dara Jānis? Viņš sludina to pašu. Viņš saka, atgriežaties. Cirvis jau pielikts ir kokam pie saknes. Atgriežaties. Ja jūs nenesat pietiekami augļus, atgriešanās augļus, jūs tiksiet nocirsti un iemest ugunī. Atgriežaties. Kas rāda, ka Jānis Kristītājs ir Dieva sūtīts? Tas, ka ir tautas pacēlums
kurā mēs redzam raksturojošo īpašību vai aktivitāti grēka nožēlu. Otra lieta, ka mēs redzam, ka Jānis Kristītājs sludina to, ko sludināja vecās derības pravieši. Un trešā lieta, ka parāda, ka viņš ir Dieva sūtīts, ir tas, ka viņš izceļ Kristu savā dzīvē, nevis sevi. Šodien sludinātāji bieži vien tie, kuri pulcina tūkstošus. Mēs redzam, ka viņi izceļ sevi, savus spējas, viņi izceļ budžetu, draudzes locekļu skaitu, sarakstītās grāmatas, zinātniskos grādus, to, cik viņi ir populāri, cik daudz ir sekotāji viņiem sociālajos tīklos. Dievs Jāni Kristītājs sauc par lielāko no sievām dzimušo. Viņš varēja šo faktu kaut kādā mērā pieminēt pārējiem. Tie, kas tur bija atnākuši, saduķeji vai farizēji, viņš varēja pateikt, jūs zinat, pie kā jūs esat atnākuši? Jūs zinat, ar ko jūs tagad runājat? Kāds man ir status un kāds man ir stāvoklis? Jānis šim faktam nepievērš ne mazāko vērību. Jānis ir lielākais no sievām dzimušais. Jānis sludina ne sevi, ne savus apstākļus, ne cilvēku sasniegums. Viņš sludina par Kristu. Viņš rāda uz Kristu, viņš māca par Kristu. Viņš rāda un saka par to, ka šīs pasaules sasniegumi un lietas nav salīdzināmas ar Kristu. Mateja evaņģēlijā mēs redzam, kā viņš domā par Kristu un kā viņš domā par sevi. Es gan jūs kristīju ūdenī uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kurš nāk pēc manis, ir stiprāks par mani. Es neesmu cienīgs viņam pat apavus pienest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Kā mēs zinām, apavus pienesa tas vergs, kurš bija no zemākajiem vergiem. Arī vergiem ir dažādas gradācijas. Un tas bija tas vergs, kurš veica visnepievilcīgāko darbu. Kā Jānis domā par sevi? Es nedaru viņam pat par viszemāko vergu. Lūk, cik liels Kristus ir viņa acīs. Šodienas kristieši domā, ka viņi ir lieli savās spējās un varēšanā, un tā būtu pusbēda. Tas traģiskums slēpjas tajā, ka šodienas kristieši bieži vien domā par to, ka Kristus ir viņu vēlmju piepildītais, ka Kristus ir tas, kurš pienes viņiem zandeles. Es gribu, man vajag tūlītās. Es stāvu uz šiem apsolījumiem un pieprasu, un kāja tiek piesista. Tādi cilvēki nepazīst Dievu, viņiem nav personiskas attiecības ar Dievu, un viņi nav atgriezušies. Viņi nesaprot, ko viņi runā, un viņi ir izdomājuši paši sev savu Kristu. Viņi ir izdomājuši sev paši savu evaņģēliju, kurš ir tālu no tā, kas ir Bībeles evaņģēlijs. Tātad Jānis saka, ka viņš nav cienīgs. Kādā sarunā ar saviem mācekļiem Jānis vēl vairāk saka. Jāņa 3:30. Viņam tas ir Kristum, vajag augt, bet man iet mazumā. Šo rakstu vietu šeit tad mēs rakstam uz kādām kartiņām un novēlējumiem cilvēkiem. Šajos pantos nav nekādas mistikas. Kaut kas īpašs notikums, īpaša ceremonija, kaut kādā veidā tas notiks, īpaši nav saprotams kā. Nē, šeit nav nekādas mistikas un nav nekā nesaprotama. Kristum vajag augt manā dzīvē. Tas nozīmē, manam raksturam ir jāmainās Kristus līdzībā. Man jākļūst līdzīgākam Kristum. Manam pašam ir jāiet aizvien mazākam un mazākam un mazākam. Izskatās, ka Jāņa, es jau biju mazs. Es neesmu cienīgs būt par pat viszemāko vergu Jēzum. Un viņš saka, man vēl mazākam ir jābūt. Vēl mazākam. Cik mazam? Kristietība sākās tad, kad es nomirstu sev, savam egoismam. Aizliedzu sevi, ņemu krustu un sekoju Jēzum. Kamēr nav nomiršanas, tikmēr nav kristietības. Tikmēr ir pašizdomāta kristietība. Man jāiet mazumā. Kristum manā dzīvē jāparādās aizvien vairāk un vairāk. Manā raksturā, manās attiecībās. Ja neizmainās raksturs,
Visi cilvēki mainās. Mēs mainamies. Cilvēki, kas neiet uz baznīcu, kas iet uz stadioniem, kas iet uz mākslas skolām, mūzikas, mācās mūziku, visur kaut kur cilvēki mainās. Bet neviens nemainās Kristus līdzībā. Un tikai tie, kas ir atgriezušies, viņi mainās uz Kristus līdzību. Kas tas ir? Līdzināties Kristum. Tas, ko mēs saucam par svētā gara augli. Galatiešiem 5:22. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Tām aizvien vairāk un vairāk jāparādās ticīgi cilvēku dzīvē. Jānis bija Dieva sūtīts, un to varam secināt no tā, ka Bībele to saka. Tautā bija patiesa atmoda, kuru raksturoja grēku nožēla. Jānis bija Dieva sūtīts, jo viņš sludināja Dievu vārdu, kas saskana ar Bībeles mācību. Jānis bija Dieva sūtīts, jo izcēla Kristu savā dzīvē un kalpošanā. Īpašs cilvēks Dievam. Mums arī ir īpaši cilvēki. Dievam arī ir īpaši cilvēki. Tie, kas Dievam ir īpaši, tiem ir jābūt arī īpašiem mums. Lai Jāņa Kristītāja dzīve, kalpošana un sludināšana arī mums palīdz. Nākošajā reizē mēs turpināsim domāt par Jānu Kristītāju, ja Kungs atļaus. Āmen.